Tātad par Lāčiem 9. sērija. Šoreiz parunāsim par atbildes vēstuli no varam. Bija rakstījis viņiem vēstules par Lāču lietām un saņēma atbildi. Te būs varbūt diezgan daudz tas teksts jālasa, bet, lai saprastu to lietu, tā jāpalasa ir. Tā. Sanāk, kad viss šis, teiksim tā, Lāču trakums tiek balstīts uz Eiropas Savienības padomes direktīvas 92. gada 21. maijas direktīvu. Padomājiet, vienkārši tā ir vairāk nekā 30 gadu veca direktīva. Un tālāk, pamatojoties uz šīs direktīvas, 2000. gadā ir tapuši ministra kabineta noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu sarakstu. Jā, es nezinu, tik dinamiskā vidē kā daba, jā, balstīties uz tik veciem noteikumiem. Nezinu, jūs teiksim, kad aiziet pie zobārsta, jūs taču gribat, lai jūs ar jaunāko urbīti tur urbi vai, viss, lai būtu forši, nebūtu tur 20-30 gadus vecas iekārtas. Tepat šeit arī tāpatās, jo tāpat arī medicīnā visur gribas, lai pēdējie sasniegumi būtu. Kāpēc mums jābalstās uz 20-30 gadiem veciem likumiem, noteikumiem? Tā vide jau ir mainījusies strauji. Un domāju, ka darētu to kaut kā skatīties savādāk, vai atjaunot to visu, vai kā. Jā. Tad vēl nākamā lieta. Kas te vēl tāds? Jā, visur tiek uzsvērts, ka jau ir iespējams rīkoties tagad, ja tur tiek radīts īpašs apdraudējums vai kā, bet mēs labi zinām, ka katra niecīgākā atļauja Igaunijā un arī Somijā un droši vien arī Latvijā tiek apstrīdēta no zaļo puses. Tā kā tas mehānisms reāli nedarbojās. Atgādinām, ka Lāču klātbūtne teritorijā pati par sevi uzskatām par tiešu apdraudējumu. Interesanti, jā. Kas tad ir tiešs apdraudējums? Ja jūs satiekat lācis mežā, tas nav tiešs apdraudējums. Es domāju, kad ir. Jūs satikt jau ko, kas ir, kur jums nav izredžu pretī stāties. Tas ir apdraudējums. Dīvaini, jā, tādas vārdas rakstīt, nezinu. Jo visiem šiem cilvēkiem, kas to apgalvo, kas raksta, tiešām gribās paņemt pie rokas un aiziet mežā naktī tumsā. Tā kā zemesargiem tas bieži ir jādara. Pilnīgā tumsā, bez jebkādiem gaismas avotiem. Tad varbūt domas mainītos. Tas nav pierīgs mežiņā smukā klājā iziet tur dienas vidū vai gaišā vakarpusē pastaigāties. Bet pat arī dienas laikā, redziet, visbīstamākie ir tie pameži, kur nav redzamības praktiski nekādas, kuru izredzes uzskiet, es domāju, ir ļoti lielas, jo, kā sanāk, ja kādreiz pie tā, 10-20 lāčiem, jūs nekad pilsētas malās, pilsētās un pilsētumā nemanījāt, taču nebija tādas lietas. Saka, ko gribi. Es kaut kādam 2020. gadam vispār nemanīju viņas vispār. Tad sāka parādīties. Tikai saistīts ar skaitu palielināšanos. Jo tagad jūs varat jebkurā piepilsētas vai blakus ciemata mežiņās. Nevarat vairs būt droši, tāpēc, ka viņi reāli ir bijuši pilsētās parādījušies un kādā brīdī viņi pie tās pilsētas pienāk. Tas ir absurds, jā. Tā drošības situācija. Tad vēlreiz atgādinām, ka Lāču klātbūtne teritorijā pati par sevi nav uzskatām par tiešu apdraudējumu. Tomēr retos gadījumos
lācis var radīt kādus postījumus augkopībai, biškopībai un tā tālāk. Rodas šāda situācija, zemes īpašnieks tiesīgs saņemt kompensāciju. Un 25. gadā tika saņemti 18 iesniegumi kompensāciju saņemšanai par lāču nodarītiem postījumiem biškopībai. 25. gadā jau bija 18 iesniegumi, ja? Kaut kā publiskā vidē tas tā baigi nebija. Jā, un tad tālāk tiek minēts par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Es biju rakstījis, vai ir prātīgi maksāt kompensācijas tā vietā, lai vienkārši regulētu to skaitu un no tās puses, no pareizās puses visu to lietu darītu. Bet te tiek teikt, ka tas tā ir paredzēts sugu un biotopu aizsardzības likumā. Tas ir zaudējuma kompensēšanas mehānisms. Un viss. Tālāk. Bija priekšlikumi arī par šo bīstamo lāču likvidāciju, ka to varētu uzticēt valsts policijai un pašvaldības policijai darbiniekiem, tos apmācot iepriekš. Tas ir vērtējams priekšlikums esot. Labi. Jā. Tālāk jātiek uzsvērts, kad ir iespēja saņemt šo atļauju tomēr. Bet, kā jau teicu, tas mehānisms reāli nedarbojās, jo visas tās atļaujas tiek apstrīdētas no zaļo puses. Papildus varam atgādina, ka lāču klātbūtne Latvijas dabā ir normāla parādība un pati par sevi nav uzskatām par tiešu apdraudējumu cilvēkam. Jā, atkal kārtībā reiz uzsvērts, tas nav apdraudējums. Bet, kurš tad padomās par to cilvēku galu galā? Jo, jā, vēl tāda interesanta frāze man tā izķērās. Mēģināšu atrast viņu. Jā, par to, kad ir iespējams saņemt atļauju tātad nomedīšanai. Bet tā frāze ir iespējams saņemt atļauju nemedījamo sugu individu iegūšanai. Tā vietā, lai vienkārši pateiktu, teiksim, likvidācija vai nomedīšanai, vienkārši tāds iespējas rodās, ka pilnīgi pat baidās pateikt kaut ko tādu. Lai Dievs pasarga kaut kāda pārmetuma nenāk no zaļiem vai ko, tas ir absurds. Un vispār visus to vidi skatoties un ģeopolitika atkal jāpiesauc, šis nav mīkšķaulības laiks. Ne pavisam, to es arī esmu tādās aizskatas sarunās, teiksim, pēc tās TV24 studijas teicis. Nezinu, galīgi. Kur tad aiz tā visa paliek cilvēks vai mēs esam gatavi atdot 50% no Latvijas teritorijas tikai tāpēc, lai lāči dzīvotu zaļi. Es neesmu gatavs, piemēram. Tā kā tā. Šoreiz laikam viss. Lāči patreiz izskatās pieklusuši, bet nekur jau tie pazuduši nav. Esiet droši un turiet acis vaļā.